Daudz vārds gūs šis spēlētājs Emīls. Šeit Edgars Tarakānovs ar bumbu ļoti daudz uzbruka RFS futbola komanda. Esam pieraduši to redzēt. Un skaisti pats tiek galā ar visu un nokārto pirmos vārtus. Dāmas un kungi, Edgars Tarakānovs numur 10 papildina savu kontu ar vēl vieniem gūtiem vārtiem un turpina dominēt OptiBet telpu futbola virslīgā ar visvairāk gūtiem vārtiem. Nu jau 17 gūtie vārti šajā līgā ir Edgaram Tarakānovam. Daudz spēle notiek laukuma kreisajā pusē tieši pie Raimonda Pupela vārtiem. Un šeit labi izspēle un bez variantiem no 1 metra bija jāgūst vārti Marko Kurāju un 2-0 rezultāts. Dragans Tomičs labi bija pielicis korpusu, atspēlē Marko Kurāju un numur 8 Marko Kurāja gūst šīs sezonas savus 11. vārtus. RFS futsal 2-0 pret Daugavpils FS komandu. Joks, taču nav tālu līdz patiesībai, jo patiešām ļoti dominējuši komanda šogad ir RFS futsal komanda. Tieši tāpat kā pagājušajā gadā šeit Kostas Sidiena ar kādu spēku raida vārtu devītniekā šo bumbu Dudu un aizsūta sirsniņu kādam tieši redē, pavisam noteikti kāds skatās. Edgars Tarakānovs ar piespēli nometa bumbu Dudu un Dudu vienkārši izšķaida vārtu tīkliņu. Rezultāts 3-0 RFS futsal vadībā pret Daugavpils FS komandu. Vaparaki ar bumbu. Bīstam atkal veidos, nav tālu no vārtiem. Vaparaki šeit labi novāc pretspēlētāju uz labo kāju un sitiens tālajā vārtu stūrī. Rezultāts 4-0 RFS futsal komanda vadībā. Vaparaki atzīmējas arī ar vēl vieniem vārtiem, tādējādi turpināt cīnīties par labākā vārtu guvēja titulu šajā sezonā. Ja nemaldos, šie 16. vārti un tikai viens vārtus Vaparaki atpaliek no Edgara Tarakānova. Dragans Tomičs tur stāvēja pat nedaudz aizvārdsargi, tad viņš vienkārši aizsteigāja līdz tai vietai, kur varēja gūt vārtus. Un ja nesanāca pirmajā epizodē, tad sanāk tagad. Vaparaki iespēlē no stūra un Dragans Tomičs gūst vārtus. Rezultāts 5-0 un atmaksājas šis minūtes pārtraukums Orlando Duartes vadītāja komandai un atkal bez gūtiem vārtiem. Rezultāts 5-0. Jūs jautāsiet, kā tad pret šo samēru ziņā diezgan stipro no pārējām komandām Daugavpils komandu. Bet šeit vārti no kā izveidojušies un Dragans Tomičs gūst vārtus. Rezultāts 6-0. Un palielina pārsvaru RFS futsal komandai Dragans Tomičs.